Kā redzat, laiks ir pienācis manai slotai. Tā, šī ir universālā slota. Viņai līdzi iet divi faiberīši, bet darba puses ir 4. Šī puse sausē, vispār šitas faiberītis viens ir sausai uzkopšanai, ļoti labi no putekļu slaucīt, no griestiem, no sienām, no tapetēm. Starp citu, es pat nedomāju, ka uz tapetēm ir tik putekļu. It kā viņus neredz, bet kad es noslaucīju, viņš vietām bija smuki pelēks. Es nesen slaucīju tā, ka es parādīt to īsti nevarēšu. Un šitā puse ir putekļu sūcējs, bet es īsti viņu kaut kā neizprotu, jā. Putekļu sūcējs, sausu uzkopt grīdu izslaucīt. Jā, varbūt, bet, man patīk labāk mitrā veidā un varbūt labāk pat biežāk, ja ir iespējams. Tātad šo faiberīti mēs samitrinam. Mana spāvam nav priekš grīdas. Smuki vajadzētu veļas mašīnā ielikt, pamazgāt. Tā, liekam, šitā puse ir vairāk savāc putekļus un tādām, teiksim, tīrākām grīdām. Šito es pusi izmantoju virtuvē. Tā, viņš taisās vaļā un iespiežas šādā veidā, vienā pusītē un otrā pusītē. Man viņi ir diezgan aiztaisās labi un viegli, bet vaļā gan ir šitā viena pusi iet diezgan pagrūti vaļā. Uz priekšu mazgāt grīdas. Tā. Pirmo reizi, kad es mazgāju, man viņa tā pagrūti it kā gāja un likās smaga man pēc iepriekšējās. Bet tagad viņa iet pa grīdu, jā, viņa varbūt pieliek it kā grīdē, bet, var redzēt, ka putekļus visus savāc un it kā nekas īsti nepaliek. Skatīsimies, kas te par rezultātu. Uz tāda maza laukumiņa, jā, var redzēt jau visādi, mati, zviņas, sēkliņas, ko pat uz grīdas īsti neredzēju. Tā, varbūt šitā, nezinu, es neredzu kameru. Tā, es turpināšu tagad savu smuko darbu. Jā, parādīšu, kā viņu taisa vaļā. Tā, ka es zinu, ka šitā puse ir stingrākā, un es viņu lieku ar tiem burtiem uz turieni, jo savādāk es pirkstus sev esmu pāris reizes atspīdus. Un jāspiež šeit uz vidiņu uz tādām vietām, jā, un viss viņu izņemam laukā, izskalojam. Vārdu sakot, šitas faiberis es teiktu, ka vairāk, teiksim, kā dzīvoklim, uz maniem kvadrātmetriem pilnīgi pietiek, bet lielākām platībām varbūt tu izslota, laikam tu es par to varbūt parādīšu. Es neparādīšu, jo man viņas nav, bet pastāstīšu, ielikšu nākošajā reizē.